Akira ir viens no vakara aktivitāšu vadītājiem. Akira vada Japāņu bungu nodarbības un ir atvedis daļu no savas kultūras uz pasākumu. Es jūtos ļoti lepns šodien, ka visi varēja mazliet kaut ko apgūt par Japāņu bungām. Japāņu bungas ir sena māksla, kas ir bijusi iekļauta Japānā daudzās un dažādās formās. Izmantots karā, reliģijā, festivālos. Mūsdienās mums ir ļoti moderns stils, kur mēs savienojam vairākas Japāņu bungas festivālos un mākslinieciskajās performancēs. Tas ir tieši tas, ko studenti šodien piedzīvoja. Ideja par naktsskolu 2012. gadā radās Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolas skolotājai Mājai Ročānei. Es biju audzinātāja 12. klasē, un mēs izdomājām, ka būtu tā labi karjeras dienu ietvaros, ka varētu skolēni kļūt par skolotājiem un uzaicināt devītos uz naktas skolu. Tradīcija kļūs arī Covid laikā, mums notika naktas skolas. Tās bija tieši saistē, bet arī bija tikpat aizraujošas. Arī šogad jauniešiem bija iespēja iesties skolotāju lomā. To uzņēmās RTU Liepājas akadēmijas studenti. Skolēni, studenti un skolotāji pasākumā darbojās līdz pat agram rītam. Organizatori cer, ka šī tradīcija turpināsies arī nākamajos gados, kļūstot vēl plašāk un iesaistot vairāk skolu un jauniešu. Margarita Volkova, Dāvids Birulis, TV Kurzem speciāli ar RTV.